Šodien mēs izdarījām to, kam gatavojamies gandrīz 7 mēnešus. Februārī mēs sanācām kopā ar visiem reģionālajām pašvaldībām. Nolēmām, ka būs viena diena šogad, kad mēs mācīsimies runāt, mācīsimies saprast un mācīsimies sadarboties. Un šī bija, es teiktu tā, eksaminācijas diena, ieskaits diena, kad mēs to visu izdarījām. Izmantojām modernās tehnoloģijas, izmantojām iespēju attālināti visiem kopā saslēgties un tad attiecīgi nodot informāciju vienam otram un pat svarīgākais savā starpā ar to apmainīties. Aiziešu mājās smaidot, viennozīmīgi, jo tas sākumā kā maza intriga, maza afēra, īsti nezinājām, kā tas sanāks, jo ir tehnoloģijas iekšā dažādi cilvēki, dažādi politiskie spēki. Ir viena no lielākajām Latvijas reģionālajām vienībām iesaistīta un tad ļoti svarīgi šajos pasākumos ir disciplinētība. Un man liekas, ka pašvaldību sadarbību kolēģi, viņi demonstrē vislabākās īpašības katrā no šajām jomām. Mēs ļoti labi izrunājam jautājumu sadaļu, mēs izstrādājam speciāli arī scenāriju šīm mācībām, tika saprasts, tika precizēts, kas netika saprasts, un katrs strādāja uz uzdevumu. Tā, kad man liekas, ja šis ir pirmais eksperiments, dodies, lai viss tā izveidotos arī nākotnē. Pirmām kārtām ir pilnīgi izpratne par mūsu vajadzībām, kā bruņoto spēku resoru, un pat niansēs mēs nebijām varbūt reizēm aizdomājušies tik tālu, kas nāca jau pretī kā piedāvājums, papildus piedāvājums no šīm pašvaldībām. Tas vien liecina par to, ka tā domāšana mums jau ir vienāda. Un otrām kārtām tie izstrādātie mazie apakšu uzdevumi, kas bija arī katrai pašvaldībai, lieliski demonstrēja katras pašvaldības spēju pārzināt savus resursus, kas būtībā krīzes apstākļos ir tas svarīgākais. Katram ir jāzina, kas viņa saimniecībā atrodas un kas vēl pretendē izņemot bruņotos spēkus. Šīs divas īpašības, tas ir svarīgākais, par ko mēs pārliecinājāmies šodien. Tā, ka pārliecība ir un viņa tikai pieaugs. Tāpēc tas ir primāri mūsu galvenais uzdevums būt saimniekiem savā zemē, savā atbildības rajonā. Par iedzīvotāju atbalstu, par iedzīvotāju reakciju, es domāju, mēs tikai tagad redzēsim. Ja? Bet tas mājasdarbs no mūsu puses, kas no bruņotajiem spēkiem ir bijis saulaicīgi informēt, kur notiks, kad notiks, ar ko ir jārēķinās, kur ir apgrūtinājumi, kur nav. Bet īpaši, man liekas, šogad ir aktuāli tieši šī iešana vairāk sabiedrībā. Mūsu bruņotie spēki pārvietosies pa ceļiem, ne tikai Latvijas karogu, būs arī NATO karaspēks. Mēs tieši meklējam šo kontaktu, mēs gribam būt vairāk ar sabiedrību, jo mēs esam savas zemes sargi un par tādiem mēs arī paliksim vienmēr.